Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā paciņas, bet visas šīs 5 paciņas telefona lietiņas. Tā, sāksim ar šeit mums iekšā ir palikuši šitos nost. Šeit mums ir iekšā telefona vāciņš. Telefonam Samsung. Šādu telefonu vāciņu vēlējos jau sen. Pat cik visu laiku man bija telefons LG, un LG telefoniem šādi vāciņi netika, tā kā piedāvāt eBayā. Jaunajam manam telefonam atradu šādu vāciņu, kā redzat, iekšā ir spīdumiņi, zvaigznītes krīt un, simpātisks, tāpat arī krāsas ir dažādas, zelta krāsā, sudraba krāsā viņš vai $2 aptuveni. Bet, cenas jau arī mainās eBayā kā zeķes. Tā, nākamais. Bet atnāca sen jau šāds telefonu vāciņš arī šim telefonam, bet es jau esmu viņu sākus lietot, viņš ir nedaudz apskrāpējies jau. Arī kā es noņemšu viņu nost, kā spogulis, bet viņš jau ir silikona. Viņš kustās uz visām pusītēm. Ja godīgi, man ir tagad kaut kā vairāk iepatikušies silikona vāciņi nekā šie plasmasas, bet, kādēļ, lai nepamēģinātu un nepamainīt, ja ir, šāds interesants dizains. Šim vienīgais man patika arī, kad podziņas ir tā kā silikona podziņas iestrādāt. Šāds telefona vāciņš arī. Nākamais. Vēl viens telefona vāciņš, bet telefonam Sony XA. Plasmasas. Viņš man atgādina nedaudz kaut ko tādu kosmisku. Kājiņa. Noliekot tā uz galda, var skatīties video vai ko sirds kāro to arī. Un šeit apkārt, ko aizmirst piebilst, šeit apkārt ir tāds silikona maliņas, izņemsim šo ārā. Tāda silikona maliņa, tāds silikons mīksts. Šitais tukšs. Nākamais ir stikliņš. Stikliņš ir Samsung telefoniņam. Šeit neko ir daudz nestāstījuši telefonu stikliņš. Vienīgais šis ir nedaudz biezāks, ja nemaldos, bija rakstīts gorillas stikls. Vai tā ir? To man liekas pats ķīdietis zina. Stikliņš, salvetītes, tāpat arī noņem putekļus nost. Tas arī viss. Tad ir vēl viens stikliņš, bet šis stikliņš ir jau telefonam Sony. Šeit gan es vēlos nedaudz pastāstīt par šo stikliņu, jo man ir viņš par rokai šis telefons. Es jau pasūtīju viņam stikliņu, viņam ir tagad jau virsū, ja redzat, šim telefonam ir tādi kā liekts displejs. Un līdz ar to pats pārdevējs nebija norādījis tik maziņš, un ka nebūs nosegtas tās maliņas. Tad veidojās iekšā gaiss, un iekšā iet arī visi puteklīši. Viss ļoti slikts stikliņš, un viņš arī, es mēģināšu ar nagu, redziet, ļoti viegli arī nāk nost, tas nav tas, ko es biju tā kā gaidījis, un tad es pasūtīju. Pārdevējam bija rakstīts stikliņš, kas it kā nosedz visu telefonu. Uzliksim virsū arī pašas maliņas. Kā redzam, tiek nosegts arī tās liekuma maliņas. Tā kā šis telefona stikliņš ir ļoti labs. Un tas arī viss šodienas video. Mums bija 2 telefona stikliņi, 2 telefona vāciņi. Arī tā kā skaitam iekšā, bet viņš ļoti ilgi nāca. Un tas arī viss. Paldies, ka skatījāties, un līdz nākamajai reizei. Atā!